Mūmēs, ejam. Ejam, jaunā pļavā. Mūmēs, mūmītes, mūmēs. Vecais tēvs tavs. Viņiem jau tad arī bija saimniecība pirms kara un bija... Govis, zirgi, jā. Aitas visu laiku jau šeit ir bijis. Mūsu saimniecība, vispār mūsu šīs Palienu pļavas, viss atrodas Gaujas tādā kā līkumā. Mums viss apkārt saimniecībai tek, visu mūsu pļavām, kur gotiņas ganās, tek apkārt Gauja. Un tad, kad pavasarī paceļās ūdens līmenis, un tad Gauja lauž savu ceļu, tur, kur viņi var izlausties, kur ir zemāka vieta un kur ātrāk viņi var tikt pa taisno kaut kur aizspraukties. Pagājušajā gadā, laikam, mums bija 4 reizes gadā tādi plūdi. Tās ir Palieņu pļavas, nu. Šitien mēs vispār stāvam tādā vietā, kas ir Gaujas noskalota tieši te. Un kaut kādā 1850. 50. 80. gadi, tad te ir Gauja vienkārši sagājusi kopā. Ka ir bijusi kaut kāda vekša grieta, kas ir stāstījusi, ka Gauja ir tepat lejā aiz loga tecējusi. Kad pēc daudziem gadiem tajā baznīcas grāmatā atrod, kad ir tāds cilvēks ar tādu vārdu šeit bijis, tad jā, tas viss saliekās kopā. Gaļas lopiņi, šarolē un dažādi krustojumu lopiņi, kas apsaimnieko šīs pļavas. Tajos 11 gados esam auguši, līdz tam kaut kur 80, 90 galviņām. Un tā teritorija palikusi lielāka, kas ir apsaimniekota un uzturēta. Tas te viens no dvīnīšiem. Viens iet mammai līdzi, otrs visu laiku kaut kur atpaliek. Ej! Tāda cīņa tiem dvīņiem ir. Viens ir paēdis, otrs puspaēdis, un tad vienmēr tas te jāstumj. Ejam pie mammas, ejam. Viņi meklēja tās paraugu saimniecības Ziemeļgaujā, kas aizsāks to visu, to ganīšanu. Viņa dēva govis, naudu nojumēm un aplokiem, un tā mēs iesākām vispār šeit dzīvot tām 11 gotiņām. Mēs bijām viena no tām 6 paraugu saimniecībām, ar ko vispār šis aizsākās šī ganīšana. Parkveida pļavās. Te bija vienkārši meša, jā, aizaugus ganība, viss alkšņi, priedes, viss koki. Tā kā mēs vispār sākām kaut kādā 2006. Te bija tā, ar rokām gāja pa priekšu un šķīri vaļā, lai tu tiktu līdz Gaujai. Tad 10 gadu laikā palika tā, ka tu vari jau iet daudz maz brīvi, bet koki visi bija, vienkārši izēsts papakšu. Parādījās, ka tur ir vairāk tie lielie vecie koki, tik daudz tie vecie ozoli, kas jau ir ieauguši mežā, ka tur ir bijusi kaut kāda parkveida ainava. Un tad līdz ar to tas grāslaivs mums bija kā iespēja, kad mēs varējām sākt to atjaunošanu. Kaut kāda detaļa, kaut kāda sena, Meklē to karti veco un ja tu esi atradis dabā, ka tur ir tas metāls, tu skaties, kāpēc tajā vietā kaut kas ir. Kā mums te ir otrā pusē Gaujai veca ceļa malā ir jau 400 gadus atpakaļ tāds baznīcas krustiņš atzīmēts, kur kaut kas ir bijis, bet dabā neviens viņu nav atradis. Kur tā vieta īsti ir. Tad vei un meklē. Ja tajā vietā atrod, 3 pakavu naglas un somas sprādzīti, tad iespējams, ka tā ir tā vieta. Vecās mātes gredzentiņš. Vecā mamma kādreiz stāstīja, kad ir tur, kur tagad pļava, ir bijis dārziņš un kāpostas ravējot ir pazaudējis savu sudraba gredzentiņu.
ko vecais tēvs ir dāvinājis viņai. Nu, tad izdevās viņu atrast, tikai nebija vairs kam atdot. Arī tā vecā karte ar jauno karti virsū. Caurspīdīgi. Rekutēja gauja. Mēs no tā stūrīša te ielaidām govas tajā te pļaviņā. Bet agrāk gauja tecējusi rekur šiten te pa to pusīti. Tas ir savākts tieši par šo vietu. Baznīcas grāmatas par iedzīvotājiem mājas. Tas ir pa gabaliņām, pa puzlei. Šādas vecas kartas tu savāci un tad tur pēti visu. Visādas. Šitā te tiek pierakstīts viss. Pa gadiem, kas ir ekšos bijis, kas ir dzīvojis. Tas no baznīcas grāmatām, tā ir informācija. Principā pētot mājas vietu, mēs meklējam māju un tad skatāmies, vai pa krustvecākiem kāds ir bijis no šīs mājas, un tad atkal tu sasien tos cilvēkus, ka tajā mājā, tajā gadā viņš ir dzīvojis. Tā kā puzlītis saliekās.